Tikko pieskrūvēju kārbu otrajām slēptajām durvīm, kas ies uz guļamistabu, bet es tikko saskāros ar tādu interesantu problēmu, jo es gribu sapūst putas. Teorētiski man vajag saspraust distancerīšus šeit visur apkārt, lai kad ir putas, lai viņš to rāmi kaut kā neizspiež. Bet viņas verās man uz iekšpusi. Ja es šeit viņus saspraužu, tad man kaut kā jātiek ārā ir. Man ir plāns, par cik pirmais stāvs es izlikšu ārā pa logu, ar MacGyveriem aizlīmēšu logu uz nakti. Un tā kaut kā. Iespējams, var kaut kā arī savādāk, bet es zinu, ka man šī sistēma strādā un es baigi neko negribu mainīt, tāpēc man ir variants likt ārā pa logu, aizlīmēt visu ciet ar MacGyveriem kaut kā un tā kaut kā, nezinu. Bet pieskrūvēju tāpat kā iepriekšējās durvis, arī uz OSB un distancerīšiem, viss ir līmenī, viss ir taisni, durvis izlīmeņoja, visas spraugas ir vienādas, tur viss labi ir. Tā, viss sanāca. Durvis aizpūtu, pēc tam iziešu ārā parādīt, kā es logu aizlīmēju. Šādi aizlīmēju logu ar MacGyveriem. Cerams, nebūs baigais lietus, baigie vēji un viss būs čikiniekā. Labi, ir nākamā diena un apakaļ man arī nācās liest caur logu, jo es atstāju kliņķi šitā. Es negribēju no otras puses, lai viņš nokrīt kaut kā. Davai. Lieksim vaļā. Vismaz kā mums izstās. Kočiņš nost, plas nost. Pam. Šitā aizmērā. Kā mums izstās? Viss izstās ļoti labi. Ailīt no iekšpus man izstās šādi. Kā jau iepriekšējā sistēma, flīžu līme. Viss ir pielikts, viss ir taisni. Un šoreiz es viņus liku mazliet ieslīpi. Lai, kad uzliek šito un piešpaktelē, tad viņš ir taisni. Šobrīd ar špaktelēšanas darbiem esmu ticis šitik tālu. Tagad ir uzvilkta otrā finiša kārta. Es domāju, ka vajadzēs pieslīpēt un vēl uzvilkt trešo. Tā kā šobrīd ir tā, ka no rītiem braucu noslīpēju, nošpaktelēju, pa nakti, lai žūst, nākamajā atkal braucu slīpēt, špaktelēt. Iekšējie stūrīši šādi. Tā, un otrā istabā, kur šodien uzlīmēju lentu apkārt, bet es šinī sēdās lentu līmēšu dubultāk, pagaidīšu, ka šitā nožūst, un tad vēl te līmēšu vēl vienu lentu. Jo te tā sprauga bija diezgan liela, es nezinu kā labāk, bet es izdomāju, ka es dubultā lentu likšu. Otrā pusē aizpūta putām, putiņas nogriezu, kur ar uniflotu uzvilku vienu pusi, un diemžēl beidzās uniflots. Tā, beidzot ir izžuvusi biezā špaktaļa kārta, tā kā slīpēsim, špaktelēsim šodien. Man mitrums savācējs, ilgi žūst, tāpēc kā ārā diezgan pavērs ir, augsts mitrums ir. Draugi, gandrīz pieļāvu lielu kļūdu. Es biju ieslēdzis sildītāju. Man ir garais pagarinātājs. Es nezinu, cik viņš kaut kā 25 metri varbūt tās ir. Tur ir 3x1,5 vats. Sildītājs 2 kW vai 1,8. Teorētiski 1,5 vats pavelk, bet par cik viņš bija satīts. Es tagad izslēdzu, domāju, kāpēc tik karsts. Un principā viss tas vats bija reāli uzkarsis. Jo viņš ir viss satīts. Un viņš kā karsē, tur kuroči nav labi. Jā. Mācieties no manām kļūdām, neslēdzat lielās elektronikas rulī, ja vats nav izrulēts. Tagad izrulēju, lai bišķīņās viņš atdziest. Tagad jau normāli, viss kārtībā, bet viņš tāds diezgan... Turpinu slīpēties, špaktelēties, bet tagad būs baigi interesanti. Es vēl pirms pēdējās finiša kārtas, es gribu noņemt no skoču. Un es nezinu, kā man viņš labi nonāks, nelabi nonāks. Skatīsimies. Kaut kā viņš nāk nost. Es biju baidījies, ka es viņu iešpaktelēju, pēc tam viņš plīsīs, bet... Reku nāk smuku ar maliņu nost. Tā, labi, par cik es sapratu, viņš diezgan normāli man nāk nost, es te šobrīd nemaz neņemšu nost.
Un beigās, tā, kad es viņu noņēmu, tad man sanāk, čista milimetrs pa daudz špaktelīti. Es ar pirkstu viņu bišķi pieslīpēju. Smuki uzreiz pilnīgi taisna līnija sanāk. Tagad mēģinu tikt skaidrībā ar toaletes grīdlīstēm, flīzītēm. Jo man bija tāda ideja, ka es varētu ielikt šeit flīzīti, lai viss turpinās līdz maliņai, lai viss tā vienādi iet smuki kopā. Tad tagad man ir jāpiegriež un jāpastās, kā izstāst, kur jau uztaisīja atzīmīti. Vienam gabaliņam, tā kā tuņās mēģināšu piegriezt un testēsim. Kaut kā šitā tas varētu iztīties. Pēc tam šito maliņu es nozieķētu ar akrilu un nokrāsot sienas krāsā. Tad es piešpaktelētu visu, lai viņš tur smuki sajiet taisni kopā. Tā, vot šitā man sanāktu. Tad es tur piešpaktelētu. Būtu baigi čotka. Ko es izdarīju? Es aizmugurē rekur uzskroju skrūvītes. Speciāli tādas atdurītes, lai, kad es viņu līmēju klāt, lai viņš neiespiežās uz iekšu pa daudz. Īstāks man šādi. Vienu pusīti jau ielīmēju, līmējies ar silikonu. Tā kā izlīmeņoju, ir ok. Un otru pusīti arī pielīmēju. Te man gan sanāca nozāģēt bišķi lielāku atstarpīti nekā es vēlētos, bet nekas tāpatās viņu aizpildīs. Tā, labi, tagad mēģinu pabeigt toaletē kaut ko pieslīpēt, sagatavot jau visu. Tad man flīzētājs atstājis tādu baigu foršo dāvaniņu. Flīžu līmi, viss kasīte nost. Nezinu, kāpēc viņš viņu nenoņēma uzreiz. Tā, te ir situācija, no kuras es baidījos. Reku ņemot nost skočiņu, viņš man mazliet plēš ar šito te reģipšu papīrīti. Tā kā man kaut kā nāksies tagad super tuvu pielīmēt kā uz krāsošanu jau, vēlreiz špaktelēt, ņemt nost un līmēt vēlreiz pirms krāsošanas. Rekur tagad uzlīmēju skoču, ka viņš pieskarās tikai tai metāla maliņai. Iespējams jau vajadzēja tā sākumā, bet es nezināju, ka viņš tā plēsīs nost ar to visu papīru. Būtu bijis viss forši, bet nekas. Tagad nošpaktelēšu te vēlreiz maliņu, noslīpēšu, tad ņemšu nost skoču un vēlreiz likšu tāpatās skoču priekš krāsošanas. Reku man vēl mitrums savācēs strādā. Tikmēr, rekur mēģinu tagad izurpšu caurumiņus, pielikt, pastīties, kā izstās toaletē ventilācija. Reku man urbīts, speciāli akmens masas flīzēm ar tādu dimanta galviņu un caurumiņu pa vidu. Redzēs, kā sanāks, jo viņi diezgan ātri nokaujās, un es ar šito jau biju urbis, tā kā redzēs, vai sanāks, un urbiju es caur vaduliņu pielieku pieturu, lai viņš nekur neaizslīd. Uztaisu gropīt, tad ņemu nost un urbi līdz galam. Tā kā rekur atzīmējis 4 punktiņus, mēģināsim izurbt. Šādi es ar vaduliņu no sākuma uztaisu mazas gropītes un tālāk jau urbju. Svarīgi ir visu laiku slapināt uzgalīt, lai viņš nenokaujās uzreiz. Viss saskruvēts, vadiņi pievilkti, un šitā sanāk man vispār pirmā kaut kāda elektroierīce, kas man ir pievienota dzīvoklī. Tā kā viss forši. Zemējumu vadu nenogriezu nost, jo, ja gadījumā nākotnē gribēs kaut ko nomainīt, uzlikt krutāku ar kaut kādiem mitrumu mērītājiem un tā tālāk, lai tas vats tur iekšā paliek. Šāda man izstāsta viņš ielikts, tāds bišķi dizainisks vāciņš, cerams kopā viss iztīsies labi. Šis ir jau Blauberg fēns, tā kā tā, ņēmu baltu, jo man vispārējā visa ierīce, kas būs balta un hroms. Tagad toletē zīmējos mēros, kā man varētu iztīties spogulis, jo man jāpasūta ir spogulis, viņš man būs pēc izmēriem ar LED apgaismojumu, tāpēc tagad skatos, plānoju, kā varētu būt. Negribās, lai viņš pieiet pilnīgi pie pašas skapīšu un pie pašas dušas sienas. Gribās, lai tomēr tur tā bišķi, tā teiktā siena arī elpo. Tā kā kaut kā šitā pagaidām izstās 115 x 80.